Katra raža sākas ar izvēli. Apskatam, ko šogad piedāvā Dekalb. DKX Centrika mūsu šķirņu klāstā ir nozīmīga vieta. Ja mēs visas Dekalb šķirnes sagrupētu pēc augu garuma, tad DKX Centrika noteikti atrastos saraksta augšgalā. Šeit mēs varam redzēt ne tikai to, cik šķirne ir ražana augumā, bet arī cik masīvus stublājus tā veido, labi zarojās un veido garus dzinamus ar bagātīgu pākstaņa daudzumu, kas nodrošina augstražīgumu. Viena no īpašībām, kas palīdz šķirnei tik labi attīstīties, ir efektīva slāpekļa uzņemšana. Šķirnes, kurām ir šī īpašība, veido salīdzinoši spēcīgāku sakni, kuras stresa apstākļos var paņemt vairāk barības elementus no augsnes. Kad slāpeklis augiem ir grūti uzņemams, tad tāda šķirne kā DKX Centrika šo slāpekli uzņems efektīvāk un vairāk to patērēs ražas veidošanai. Iesaku šo šķirni sēt optimālā līdz vēlā sējas termiņā, jo rudens attīstība ir diezgan strauja, tā veido spēcīgu lapu rozeti bez izteiktas augšanas punkta pacelšanās, kas nodrošina labu ziemcietību. Šādām šķirnēm ar spēcīgu augšanas sparu rudenī noteikti jāizvērtē laicīga augšanas regulātora lietošana. Pavasarī DKX Centrika vidēji vēlu atsāk veģetāciju. Šī ir viena no tām rapša šķirnēm, kas ziedēt sāk vēlu, līdz ar to risks, ka ziedpumpuri vai ziedi cietīs no vēlējām pavasara salnām, ir mazāks. Šķirne nogatavojas vidēji vēlu, kas tādā veģetācijas sezonā kā šī, kad uz lauka ir pietiekams ūdens nodrošinājums, ļaus DKX Centrika parādīt pilnu ražas potenciālu. Vēl viena īpašība, kas visām Dekalb šķirnēm ļauj parādīt pilnu ražas potenciālu, ir noturība pret pākstaņa atvēršanos. Šobrīd augi uz lauka izskatās veselīgi, zaļi, un labu augu veselību palīdz nodrošināt dubulta noturība pret krustdziešu stublāja puvi un zemāka ieņemība pret rāciņa dzeltēšanas vīrusu. DKX Centrika būs piemērota tiem saimniekiem, kas vēlas liela auguma šķirni ar augstu ražas potenciālu. Izvēlies pārbaudīto un sēj ar pārliecību.